Tad kāds ir jūsu skatījums uz tām ekonomiskās attīstības, prognozēm vai izredzēm? Attiecībā pret Latviju? Jā. Teiksim, tas bāzes scenārijs jau laikam ir tāds kopējais ir tāds, ka, teiksim, kādi ir fakti, es domāju, tādā globālā līmenī, un tas attiecās ļoti viennozīmīgi arī praktiski 100% uz Latviju, un mēs tiešām neesam nekāda atrauta sala un vientuļi, vai ne? Kas notiek šobrīd, teiksim, tā kredītu tirgu, privāto kredītu tirgu joprojām turpinās sasalums globāli, gan Amerikā, gan Eiropā ir atsevišķi sektori, kur tā kā uzlabojās, vai ne, bet kopumā tie kredīta apjoms iet uz leju, tie cilvēki atmaksā savus kredītus. Noteikti tas deleveraging saucamies, to starpību, kas veidojās, teiksim, tā starp normālo kredītu kopu izaugsmu un to kritumu, to kompensē valdības aizņemšanās un valdības tēriņi. Un tas bāzes scenārijs ir tāds, ka agrāk vai vēlāk šis privātais patēriņš pārņem šo stafeti no valsts patēriņa, vai ne? Un attiecīgi, šī ekonomika sāks, atkal atdzīvosies un sāks ilgtermiņā augt daudz lēnāk nekā pirms līdz tam pasaules ekonomika, bet tomēr augt, un tas arī tas bāzes scenārijs attiecīgi arī tas notiks arī Latvijā. Un šī gadījumā, teiksim, ņemot vērā tādas aizturs, es domāju, tas varētu būt pie šāda scenārijas varētu būt nākamā gada kaut kāds, jau patiesībā jau sākums, kad mēs redzēsim jau tādu nevis stabilizāciju kā šobrīd, bet izaugsmu. Kas liek mainīt patērētāju uzvedību attiecībā uz tādu consumer spending vai vēl kaut ko? Kas ir tāda pat? Kāpēc viņi pēkšņi varētu sākt tērēt vairāk? Pa lielam teiksim, tas viedoklis ir tāds, viņš, protams, ar cilvēkiem dažādiem atšķirties, bet pa lielam tas tomēr ir vairāk vai mazāk saistīts ar to, cik daudz, kā attīstās naudas masa, vai ne? Restīvi, tas savukārt ir zīme ar kreditēšanas apjomiem un vispār kredīttirgus veselību vai slimību. Un šobrīd šis kredīttirgus ir slims, doma tāda, ka viņš agrāk vai vēlāk šis tiks atkal iekurbulēts un šis ritenis sāks atkal griezties. Ja. Riski, protams, ir tādi, ka tas šoreiz varbūt var arī nenotikt un var iestāties kaut kādi saucamie tie ledus laikmeti vai zaudētās 10 gadus kā Japānā, vai ne? Un tas patiesībā ir šis otrs patiesībā scenārijs, kad neizdosies tas to tik ātri izdarīt. Un tad tas ir W veida vai es pat nezinu, kā to burtu, kā viņš varētu iztīties, ja tas neizdodas. Tas ir, teiksim, tāda, tā kā plakana līnija, vai ne, tā izaugsmē. Tas ir risks, ar ko ir tā kā jārēķinās, tā 100% pateikt, ka stabilizācija ir sākusies un turpināsies nevar joprojām. Pārējie, ko domā? Es vairāk piekrīstu tam otram scenārijam, ka tas deleveragings tik ātri tomēr nebeigsies un ka tomēr rietumu patērētājs ir tik tālu sakreditējies, ka tās bankas vienkārši nevarēs iedot to naudu patērētājiem un patērētājs arī nebūs spējīgs viņu paņemt. Līdz ar to es uzskatu, ka tik ātri pasaules ekonomika neatvesļosies, ka tuvākos varbūt 5, 10, pat ilgāku laikus pasaules ekonomika varētu būt tādā kā stagnācijas posmā. Nebūs arī tā, ka viņa, teiksim, kritīs vai strauji pieaugs, bet tas IKP varētu svarstīties ap 0. Līdz ar to arī inflācijai nebūtu pamats pieaugt. Tāds mans viedoklis. Zani, jo? Skatoties uz Latviju, šeit pieminēja, ka patērētājiem vajadzētu pārņemt stafeti no valdības, bet, ja godīgi izskatās, ka, manuprāt, Latvijas patērētājiem nav īsti tā stafetes kociņa saņemšana punkta, jo mūsu valdība taupa, netērē. Viņi vispār neskrien nekur. Jā, starp citu, Latvija tas īstenībā ir nenormāls, diemžēl tā arī tāds nepatīkams izņēmums vai ne uz visu pārējo valstu fonu. Atkal paņemsim tās lielās valstis, kas ir Amerika, Eiropa, no kurām pa lielam arī mēs esam atkarīgi, cik viņi labi jūtīsies, tik arī mēs. Bet viņiem tas notiek savādāk, viņiem šobrīd pilnā sparā strādā šī naudas drukāšanas mašīna, viņi šie eksperimenti nedaudz savādākā veidā risina kā mēs. Bet, starp citu, nav izslēgts, ka vienkārši tajā brīdī, ka viņi atzīs, es gan neticu, ka tas tā notiks, bet, piemēram, Federālo rezervu sistēmu, tur
Amerikas Treasury, ECB atzīst, ka ir tie deleveraging saucamie, tie kredīta samazināšanās spēki spēcīgāk, un mēs kapitulējam viņu priekšā, un mēs saprotam, ka vēl kāpinot savu aizņemšanos, mēs izraisīsim vispār kaut kādu uzticības krīzi, kad viss sagāzīsies un aizskries uz Ķīnu dzīvot, vai ne? Un tāpēc mēs, to nedaram. Mēs daram to, ko patiesībā šobrīd dara Latvija. Tas ir samazinām savus tēriņus un atzīstam to, ka mēs esam aizskrējuši notikumiem iepriekšējos 10 gados daudz pa priekšu, un mums tagad ir bišķi jātelšās. Tā kā tas ir tas lielais, tas ir tas risks, kas tiešām joprojām ir liels, jo realitāte ir tāda, ka šis privātais patēriņš, es tur nerunāju vairāk par Latviju, bet globāli pasaulē un arī Latvijā viņš ir nekāds joprojām.